kas tas rādītāji? Jā. Tā, kur tas darbiņš? Tev vajag projektors, ja? Multimēdiju vai parasto? Pietiks ar parasto. Aha, labi. Tā. Vai kā tev būs? Cilvēks. Cilvēks. Jānis Balods uzstāsies pirmais. Ar to arī apsveicam. Atklāts mūsu pārstāvs. Vietas sadalījums. Arvīts Jankauskas ar 8. numuriņu. Oto Tabums. Arturs Lekstings. Otrais. Jānis Ķuņs. 5. numurs. Kā nebūtu. Rudolfs Jēkabsons. 6. numurs. Pats roku un stāties priekšā, vai mēs varam saprast, kas tad īsti tur uzdot to jautājumu, jo jautājumu uzdošana ir diezgan būtiski gan jums. Tādā ziņā jūs ar to, ja jūs uzdodīt tiešām sakrītas jautājums, kas tev garšo vai kur tu grupāji to darbā, to jūs varat uzdot pēc tam neoficiālā presotnē pusdienas pārtraukumā vai beigās, bet tāda sakrīta jautājuma par tēmu, parasti uzdot jautājums vai nu attiecībā par to, kas bija darbā, vai par to, kas ir jūsu runā, viņus izbrīnīs vai apmierinās vai nezināt kaut kādu jautājumu virkni radīs. Tātad teiksiet žūrī. Mans Bols, esmu Siguldas Dūroklis. Man zināms, pēdējā darba tēma reliģijas Siguldā, pēc tāds prasības un problēmas. Izpētīt, kā reliģija ienākusi Siguldā, izpētīt naudas cīņas, iedzīvotāju reliģisko pieejamu. Kā arī iepazīties ar reliģisko darbību reglamentējušiem likumdošanas aktiem Latvijā. Ko es jums lasāt? Es runāšu par praktisko daļu. Bija tā, kad šo tēmu man ieteica pagastā. Es strādāju vienkārši, es biju skolas pārstāvis šajā projektā. Jaunmērzē bija tā, ka kolektīvs bija ļoti tāds, neteiksim slikts, bet visiem likās, ka viņiem bija svarīgākas lietas, ko var izcināt. Īsti nevienam nebija laika, nebija kas ar to ņemās. Un tāpēc vienā brīdī tas viss apstājās, kaut gan bija izdarīts jau ļoti liels darbs. Un tā kā viņi Latvijā nav, tad viņi ir jāielūdz no ārvalstīm. Un, piemēram, no Zviedrijas viņam jāmaksā tam verificētājiem 800 lati. Tas tā diezgan sālīgi. Es īpaši par to teoriju nerunāšu, ja jums ir kādi jautājumi, prasiet uzreiz, jo es zinu, tas tiešām tā ir ļoti sarežģīta tēma, un ja es kaut ko nesaprotu, prasiet uzreiz. Labi, kā vēlties. Tad drīz man arī iebrūst visām kaut ko mūdēt, ne par tēmu. Kas tas apjāvot tikai? Jā. Diskutēt. Man bija viens jautājums par svidu. Analīzes tev nebija, cik noprot tavā darbā. Bija tikai veikt aptāju. Jā. Vai to aptāju, tos kritērijus tu sastādīji pats, vai... Nē, es ņēmu. Man tādā ziņā man palīdzēja tā koordinātori. Jā, bet, teiksim, tāds moments, tie apdraudējumi tev ir ielikts. Nav skaidrības par jauniezveidojumiem novadiem. Ir reāli draudi. Šajā sajūtā tieši izpaudās draudi. Finanses aizsūdīs vai kaut kāds cits sadalījums.
Man bija vēl jautājums. Es tikai no prezentācijas sapratu, ka runa iet par sistēmas ieviešanu un sistēma parasti kalpo iedzīvotājiem tā tālāk. Vai tu vari pateikt, ko iegūs katrs viens vidējais jaunbērs iedzīvotājs no šīs sistēmas ieviešanas? Vienkāršiem vārdiem. Piemēram, tajā pašā pašvaldībā viņš var ņemt kaut kādu tikai piemēru. Pašvaldība ir kā piemērs visiem pārējiem, kas dzīvo pavistā. Un, piemēram, ja tiek veikt kaut kādi sociāls akcijas, piemēram, ir tā, ka var bērni palīdzēt aizņemt katrai logiem šķības, kaut ko tam līdzīgs darīt. Tas tomēr kaut kāds sociālais iegūms. Tomēr to sabiedrību vienmēr. Tas tā gribas. Jā. Es esmu no Gruvas, tas ir kaut kur Saldū, un es jums stāstīšu, prezentēšu šo prezentāciju par floorbola teritoriālo attīstību Kurzemē 21. gadsimtā. Tātad floorbols ir sporta spēle, patreiz progresējošākā Latvijas sporta spēle pēc visiem rādītājiem. Un 4. spēlētākā sporta spēle Latvijā pēc esports.lv datiem, kur paši cilvēki balsoja vai daudz tūkstoši, jo arī man komanda spēlē Latvijas čempionātā. Un tāpēc vēlos salīdzināt, kādas ir manas komandas tagadējās perspektīvas, salīdzinot ar citu Kurzemes komandu vēstures gaitā, kā viņi sāk spēlēt, un vai mēs varētu iet līdzīgi ceļu kā pārējās komandas Kurzemē. Valpēs ir Leprārija Kana, latvisku nosaukumu gan vēl neatceros. Manā darbā viņš rezultātos bija bieži sastopams, bet ļoti mazā segumā. Šis ir dzeltenais sienas ķēpis, Santorīta rietina. Šis ir Klēra Koks un Gāris ķēpis mūsu paraudā. Kolēģi paraudā. Arī ir sastopams tikai mazā segumā. Tas vispār arī nav. Un, kad es braucu sākumā ar savu darbu vadītāju, apskatīju šos paraugājumus un kokus, es izmantoju tādu IAP vērtības aprēķināšanu. IAP vērtību sastāv paraugājumu atrasto ķēpes sugu prokstorāns faktora kūgu un segmenta sastāvības vērtību reizinājumu sulu. Likuma indikācija ir ļoti laba metode, jo viņi praktiski neko nemaksā. Nav vajadzīgs nekāds aprīkojums, ir vajadzīgs tikai zināšanas par ķēpu sugām, fotoaparāts un koki. Parauga ievākšanas punkti Salzburgas pilsētas teritorijā. Šeit ir 15 punkti. Es rādīšu. Šeit ir 2 punkti. Viens ir pie Salzburgas atomreaktora un otrs ir pie fizikas institūta. Tā es izdarīju, jo pie atomreaktora praktiski nebija atsevišķi koki. Viņi bija visi mežā, jaunajās vietās, kur Salzburgas ir mājas koki, protams, visi ir izciesti. Un tad viņi vienkārši nav. Bija ļoti ilgi un nokoši jāmeklē. Es laikam uzkāpu padā. Ilgi un nokoši jāmeklē šie koki. Šie koki bija jāmeklē no mokošakiem. Un IAP aprēķināšana pēc IAP formulas. Un man īstā prezentācija ir zudusi. Izvēlējos punktus, kuros man šķiet, ka varētu būt augsts piesārņojums, kas arī apstiprinājās, piemēram, stācijas. Un es nolēmu pārbaudīt arī, vai piesārņojums būs augsts arī zonās, kur tas parasti mēs būt augsts, un uz parkos un kapos arī. Kapos tas ir augsts, un asinās botaniskais dārzs neattaisnoja manas cerības. Nākamais jautājums, lūdzu.
vai notiek ar ietekmi Salspils pašvaldībām, ko viņi teica, kā bija ietekmi? Es neiesaku ideju, kā bija, bet, es domāju, tas darbs ir tāds, lai viņi iesniegtu. jā, es neiesniedzu. Tieši ideja tā, ka iespējams, ka man vajadzētu paņemt vēl laika trūkuma dēļ, diemžēl, un slinkuma dēļ es nepaņēmu. Piemēram, šīs lauku teritorijas, lauku teritorijas, un vispār šīs zonas varēja arī biezāk uztaisīt. Varēja, es domāju, diezgan droši 25 paraugu laukumus. Es tajās iedās, ka tas piesārņojums ir vismazākais. Kāpēc viņš ir vismazākais? Piesārņojums vismazākais. Jā, viszemākais. Jā, tieši tā. Kāpēc? Kāpēc tas tā ir? Tas tā ir, jo tur ir ļoti tīrs gaiss. Labi, žūrijai vēl jautājumi? Nav. Paldies. Aptim. Pastāstīšu par zirgiem tieši, jo tā viņu īstais nosaukums ir tarpāni, bet tā, diemžēl, ir izguruši jau 1887. gadā. Bet 1931. Cunkls uzvārdā Vitalānijas sāka atgriešanu pasaulē, meklējot pie poļu zemniekiem līdzīgos zirgus. Laika gaitā viņu vairošanās dēļ ir attīstījušies šie savai zirgi, ko nosauc par Konika postu, jeb poļu zirgiem. Tagad var pateikt, ka Papsdāvis parkā ir 36 savai zirgi, un viņi ir divās tādās kā pulkos. Ir harējums, pieaugušie, bara vadonis ar saviem ķēvēm un citiem zirgiem, kā arī ir jauni zirgi, kurus ātri izdzen no bara, lai nerastos tūraniecības vairošanās. Kādi ir nākotnē iespējami, ka šis summa atgriezīsies Latvijas vidē? Iespējamība ir ļoti liela. Cilvēkiem ir iespējas, ka summa ir liela, tādi, kuriem varētu baidīties. Bet īstenībā, esot pie sumbriem, es secināju to, ka viņi ir nenormāli bailīgi. Viņiem jau pamatot akmeni 10 metru no viņiem, viņi skrien, cik vien ātri var prom. Vienīgā problēma, kāpēc neatbalsta viņu atgriešanu dabā, ir tāpēc, ka viņu, bez iemesla vienkārši, viņi netīšām vienkārši izpost dārziem palaist mežā. Labi, vēl viens jautājums. Man sauc otrā vidusskola. Cik maksā biļete apmēram? Man, ja es būtu, piemēram, klients, kas gribētu braukt no Liepājas. Uz Rīgu? Liepājas vidos jau uz Rīgu, un vai tas atmaksājas? Man liekas, ka atmaksājas. Biļetes cena ir 1 lats, tas bija pavasarī. Un plus transakcijas maksāja 2,50 un lidostas nodoklis bija 30 centi. Kā tu vērtēt auto vēlmi attīstīt vēlākas miltāro līgumu? Man liekas, ka es vērtēju negatīvi, tāpēc, ka man nepatīk tā, ka militārisms man nepatīk. Valrunāts izceļās, man nav pilnīgi nekādas idejas, kāpēc es tā ir, un tādas arī nekur nevarēju internetā nekur atrast, ne arī aprunājoties vairākiem autovadītājiem cilvēkiem, kas dzīvo Valvos. Man tādēļ nav pilnīgi nekāda ideja, kāpēc es tā iespējams ar ceļu policiju kaut kā saistīts, bet šeit redzams, ka lauku rajonos ceļu satiksmes negadījumu īpašums ir lielāks. Es uzskatu, tas ir tādēļ, ka viegli ceļu satiksmes negadījumi netiek reģistrēti vai nu ceļu policijas dēļ, vai arī tādēļ, ka autovadītājs var sapā vienoties. Izceļās A4 ceļš, tas ir Rīgas apceļš posmā no Vidzemes šosejas līdz Daugavpils šosejai. Tātad, ka Salaspili tas iet, nekā no tās vietas, kuras dzīvoja. Iespējams, tas ir skaidrs ar to, ka šī ceļa atrodas līdz 5 melnie punkti, kad visi šeit ir atzīmēti. Es konkrēti esmu bijis visos no tiem. Tagad šeit 6. punktā ir izstādīts luksofors, kas iespējams avārijas skaits samazinās. Visi šie krustāti ir ļoti labi pārredzami, un es neuzskatu, ka tur ceļa kvalitāte kaut kādā veidā vaināk, bet tā ir ļoti laba. Mans secinājums ir tāds, ka šie ceļi ir stipri par šauri šai satiksmē, kas par tiem pārvietojas. Jā, protams, sakarīt tavos tajā kartē, kur bija tie melnie punkti. Rajonos, kuriem tie punkti ir vairāk, kuros mazāk ar konkrētajām ceļu policiju dienestiem, kurie strādā attiecīgajā tajā rajonā. Kā tieši par To ir pietiek. vai tad sakāt, kā policija strādā attiecīgajā rajonā, sakāt, ka to melnas punkts ir vai?
ceļu policijas apskatīs. Melnie punkti patiesībā tas ir tāds īstā tāda vieta, kur notiek vienkārši absolūtos ceļus vairāk avāriju. Tas ir vai kāds bīstams kursams vai ceļa posms. Tādēļ es neuzskatu, ka ceļu policija būtu īpaši pie kaut kā vainīga vai nebūtu vainīga, ka tur ceļu melnais punkts ir vai nav. Tas ir melnais punkts praktiski ir tikai autovadītāju brīdināšanai. Pirmā vieta pasaules, kur valsts būtu pēc gogāšu skaitu satiksmes nebūs. Ko ir pirmā pasaulē? To es īsti nevarēšu atbildēt, jo nav šādā. Tas, protams, attīstīt kā ņem, vai absolūtos skaitos rādīt. Absolūtos skaitļos. Latvija absolūtos skaitļos noteikti nē, jo ir cits valsts, kas daudz vienkārši lielāks iedzīvotāju skaits. Un es uzskatu, vienkārši absolūtos skaitļos ņemt, ka var sadīt ceļas negadījums nav objektīvi. Tas jāņem vai nu par iedzīvotāju skaitu, vai par transporta līdzekļu skaitu, bet kāds jāņem absolūtos skaitļos. Jo, teiksim, salīdzināt, teiksim, kāda valsts man apkārt, teiksim, ar ASV. Vēlējos apvaicāties, kurš jūsuprāt būtu tāds visobjektīvākais un vispamatotākais avāriju biežuma rādītājs uz iedzīvotājiem, uz automobiļiem, uz ko vēl vai kādā? Tas būtu subjektīvākais. Manuprāt, tas objektīvākais būtu, kuru gan es neapskatīju uz autoceļu garumu vienīgi. Bet tad jāņem būt vērā arī tas, cik šis ceļš ir noslogots. Jo, teiksim, nevar pielīdzināt Mežas zemes ceļu salīdzināt ar automaģistrāli. Bet es uzskatu, tas būtu visobjektīvākais tieši pret ceļu garumu. Varbūt tad ir viens cits papildu jautājums šajā sakarā. Iesaistītie transporta līdzekļu markas, kategorijas, kaut kā tā. Jā, par BMW. Par markām. Tā automašīna, kas iet uz nevaļā, nevienmēr ir pie tas vainīga. Nu, ja, teiksim, BMW skrien un ieskrien kokā, tad pats arī vainīgs. Bet, ja BMW skrien, ieskrien Volkswagenā, kas vēl ieskrien pēc tam kādā Fordiņā, varbūt vēl kādā smagajā, un varētu paties, ka smagais ir izraisījis to šavarī kā parasti, tomēr tā, protams, nav. Jo nevienmēr tas, kurš iet bojā, ir avārijā vainīgs pie tās. Es jums pastāstīšu pasaku. Tā. Meitene, 17 gadu, viņa sastāvja. Viņa ļoti viņai patīk mācīties, bet viņa iegājas tādā lielā rutīnā, kur viņai visai ir pieiebies, tāpēc viņa grib kaut ko savā dzīvē mainīt. Un izdomājas, ka arī naudu var piepelnīt, ASV strādājot. Viņa izdalīja tās anketas, kuras viņa uzskatīja par makatūru, un saprata, ka nemaz tik slikti nav braukt uz to īriju. Jo pirmkārt, var nopelnīt pietiekami labu naudu. Tur ir daudz satikt draugus, radiniekus un vienalga kādas cilvēkus, kas runā latviski, krieviski. Un tā nav problēma latviešu cilvēkiem. Tāpat tās arī, ja viņi brauc uz 3 mērķiem, ja bija skola nekavēs. Tad viņi izdomāja, ka labāk ir ievietot pašai. Un tā Ludmila iegāja internetu portālā www.draugiem.lv un uzrakstīja sludinājumus. Uzrakstīja, ka viņa ir jauna, 17 gadi, neprecēta. Un jā, nepagāja pāris dienas, kad jau Ludmila saņēma precību piedāvājumu. Bet pats dīvainākais, ka tas precību piedāvājums bija no sievietes. Jo viņa meklēja trešās pasaules valsts iedzīvotājiem Eiropas pilsoņus. Un nosacījums ir tāds, tu aizbrauc, aprecies un tev iedod 1000 latus un dzīvo ar viņu. Bet tad atcerējās Ludmila, ka viņai 17 gadu un aprecēties nevar. Un tad Ludmils paprasīja, vai viņi gatavi gaidīt 3 mēnešus. Un viņi pat bija gatavi gaidīt 3 mēnešus, viņi pat bija gatavi atsūtīt šo nēģeri uz Latviju. Iepazīties. Un tad viņi saprata, ka priekš viņas nedēļ labāk viņa bija ietisrā vai kādā laukā. Un tad šoreiz viņa bija gudrāk un nepateica, ka viņa ir 17 gadu. Un tad sniedz visādi informāciju arī par kaut kādu darbu. Tātad, tajā darbā viņai būs jāstrādā 10 stundas dienā. Samaks par 1 stundu viņai būs 7,2 māciņas.
ir par istabiņu, kuru piešķir firma, būs 40 mārciņas nedēļā. Vienreizējā samaksa par sniegtajiem pakalpojumiem Sialota 150 lati, jeb kaut kāds mārciņas vai skaitlis. Vienreizējā samaksa trešajā personā Lielbritānijā 150 mārciņas. Jautājumu, kas ir šī trešā persona, mums neatbildēja. Tas liek atkal aizvainoties par cilvēku tirsniecību. Ja tu sarakstu var ieilgties, tu tev vēl piedāvās vēl kaut ko, un beigās tu nonāks Spānijā par prostitūtu strādāt 17-gadīgu meitene. Ludmila saprata, ka lielāko daļu Latvijas jauniešu neapmierina pašreizējā darba tirgus situācija un minimāla alga Latvijā. Viņi uzskata, ka citās Eiropas Savienības valstīs darba iespējas un atalgojums ir labāks. Tad viņi vēl saprata, ka vairāk nekā pusi vidusskolnieku jau ir apsvēruši domu braukt strādāt darbus Latvijas. Daudz jaunieši nevēlas patstāvīgi darba ārzemēs. 85% jauniešu par perspektīvākajām uzskata tās jomas, kurās nav nepieciešama augstākā vai pat vidējā izglītība. Lielbritānijā darbā, kurā nav vajadzīga izglītība, 3 vasaras mēnešos ir iespējas nopelnīt algu, kas 35 reizes pārsniedz minimālo mēnešu algu Latvijā. Un to hipotēzi, ko es laikam nenolasīju, bet viņi ir tādi, ka var viegli atrast darbu ārzemēs, mēs apstiprinājām ar Ludmilas stāstu. Paldies! Jautājums? Paldies! Tā, ir jautājumi? Īsti notiek. Ludmilai. Jautājumu Ludmilai. Viņa aizsīs vēsturi Ludmilai. Tā, labi. Autorijā nav, žūrijā ir jautājums. Atsaucu jautājumu. Noslāp. Latgales reģionā tas atkal bija viesnīcu un restorānu servis, bet Latgales reģionā ir atkal mašīnzinības. Visbeidzot secināju, ka profesionāla izglītība ir ļoti daudzpusīga joma, kurā vēlams pētīt katru reģionu un katru atsevišķu jomu atsevišķi. Profesionālās izglītības iestādes skaits nav atkarīgs tikai no Rīgas vai citas lielākas pilsētas. Tomēr apvidos, kuros nav vispār izglītojošo vidusskolu noteikti ir vismaz viena profesionālās izglītības iestāde. Un mēģinājums izpētīt profesionālās izglītības vēsturi, tā rezultāts it kā bija pievienojums pašam darbam, izrādījās nesekmīgs un sapratu, ka būtu nepieciešams veikt atsevišķu pētījumu šajā jautājumā. Paldies par uzmanību jautājumu. Jā. Paldies! Gaisma būs, būs arī jautājumi. Savādāk atklātums vēl neredz, kam atriepties. Lūdzu. Tev darbā bija rakstīts, ka apvidos, kuros Filips Uzlauskas drūjā, kad apvidos, kuros nav vispār izglītojošo skolu, noteikti ir kaut kādā tā ārvalstu skola. Pasaka, ko nozīmē tas apvids, cik liels tas baigi plašais jēdziens tev? Pagasti? Un tu gribi teikt, ka pagasto... Jo, piemēram, manā Saltas rajonā ir vairāk nevienā pagastā, kurā neatrodās vispār izglītojošā skola, neatrodās arī neviena ārvalstu skola. Un tad kas tas ir? Līdzjūta. Ja šī viesnīca un restorāns servis tik populāri, kāpēc tā nav ieviesta citos reģionos? Kāpēc manas zināmās informācijas tā vienkārši šobrīd vēl ir samērā jauna profesionālas izglītības programma Latvijā, tādēļ iespējams tas vēl nav pagūtas. Sākot savu pētniecisko daļu, nemaz nezināju, ka Novadnieku pagastā ir daudz karjeru. Taču sākot pētīt kartas, gan vecākus, gan arī jaunākus, uzmanēja daudz ko jaunu. Praktiskā daļā izveidoja Saltas rajona ģeoloģisku aprakstu par to, kāda ieža atrodas zem mūsu kājām. Apraksta īsumā arī Novadnieku pagasta vēsturi. Galvenais manā pētnieciskajā daļā bija pētījums dabā, kurš tika veikti 4 karjeras un vienā perspektīvā karjeru vietā. Pirms devos uzzināt veikt šos pētījumus, izveidojas darba lapas priekš šiem karjeriem, un tajās rakstīja uzzināto. Mērot karjeru perimetru izmanto lauku cirkulu, nogāžu tīklu mērīšanai transportieru atsvaru, kā arī karjeru dziļumu un augstu mērīšanai nevildieri, kā arī mērot atsevišķos gadījumos. Pētījumu laikā atklājas vairāk līdz šim nezinām faktu. Valsts nozīmes skaļi mēs atradnēs kungs, atrodas viens no lielākiem ekskavātoru acējiem visā Baltijā. Gan šis, gan arī pārējie kungu ekskavātori strādā uz elektrību, nevis uz motoriem.
kā jau zināms, Kulmu karjeras no vilcieniem ir pārgājuši uz kraus mašīnām kaitīgiem pārvadāšanai. Un interesanti ir tas, ka šo mašīnu kustība naktī ir gandrīz 2 reizes lielāka nekā dienā. Tajā tiek pašlaik atjaunota karjeru darbība, jo ir iecerēts grandios projekts. Tas būs vēja parks, kas labākajā gadījumā var tikt atsvērts jau šajā 2008. gadā. Virtuļu karjeru apkārtnē tiks izveidot 17 ģeneratoru. Karjeras būs kā pamats, jo tā derīga izrate, respektīvi Smils un Grants, būs pieveceļiem, atsevišķi vietu betonēšanai un ceļu blokiem. Ar virtuļu saimnieku tik veikta arī interviju, kur saīsinātā veidā redzam pilnumā. Dizains jau varētu būt, teiksim, tur kaut kāds zemeslodes, folku, tur kontoriņu vai ne? Es biju šeit, Viktor. Faktiski ir tikai tāds starposms starp jūsu ģeniālo patentu saņemšanu un kaut vai pētnieciskā darba iesniegšanu skolēnu zinātniskajā biedrībā republikas mērogā. Tad, kas man gribētos atzīmēt jums visiem, kas skatoties tos darbus tā kopumā, daudz ir runāts, bet katreiz nenāk par lieku reizi atgādināt par tām atsaucēm un visam noformējumu, vispārējiem kartogrāfiskiem noformējumiem mēs īpaši pievēršam uzmanību. Citu varbūt to tā nepievērš, bet tā kā šeit ir ģeogrāfs skola un tad ir tā tēma ģeogrāfiskā, tad šiem kartogrāfiskiem materiāliem mēs pievēršam īpaši uzmanību. Ja jūs runājat, jūs nerunājat pārāk gari un plaši, tas atkal izklausās pēc tāda kā referāti. Jūs staigājat uz priekšu šurpu, turpu, runājat gari un plaši par to visu. Kas gribēs, tas to visu izlasīs. Un runājat, lūdzams, skaidri, skaļi un saprotam, lai to dzird arī ne tikai šeit priekšā sēdošā žūrī, bet arī tur aizmugurē tie, kas varbūt sarunājās un pēkšņi viņš malūdz galā varbūt grib sadzirdēt, ka par kaut ko arī šeit iet runa. Tas īsumā viņam. Jā, viena piebilde varbūt Mārlīs gan nav klāt, bet jūs redzējāt puisi, kurš lasīja ļoti monotoni, mēģināja jūs visus iemidzināt ar savu darbu. 3. vietā zinātniskā pētnieciskā darba konkursā cilvēku ģeogrāfijas sekcijā, vairāk kā par cilvēkiem. 3. vietu saņem Jānis Balvots.